Un tagad mums te iesākās interesanta feature, ja? Kāpēc mākoņiem apakšējā puse ir taisna, bet augšējā ir kuplāka. It kā izskatās, nu, lāgi nevar nekā tur saprast. Horizontu tā lēnām, tā aizvilksim tā. Nu, šitā te. Tā šitie tie, kas ir tieši virs tam 9 stāvu mājām, ja? Ko paņemt, pievilksim bišķi tuvāk tos mākonīšus. Vēl tuvāk pievilks kādu mākonīti. Ot šitā te it kā viņš tas ir vai nav? Ir. Ir šitās te malas, ja? Lūdzu paskatīsimies, nu. Baigais noslēpums. Šitā lieta būtu baigi jāpaskatās, ja? Ko mums saka Hofmaņa kungs šajā sakarībā? Hofmaņa kungs uzdod jautājumu, kāpēc mākoņiem apakšējā mala ir taisna. Ir taisna, ja? Augšējā ir tāda uzbriedus, jā, un kāpēc apakšējā ir tāda taisna. Tas ir no sērijas, vai tu esi gudrāks par 5-klasnieku, ja? Jā, es esmu gudrāks par klausu. Šitā te. Nu, un man atbildes uz šo jautājumu pat nav. Paskaties, es pat nezinu, šitajā te pusē viņi ir resnāki, reku. Tur ir tie resnie mākoņi. Tajā pusē. Jā. Tur ir tie resnie mākoņi. Tie nav nošķērēti apakšā. Nē, nu varam paskatīties uz šo pusi, te ir viņi nošķērēti. Nošķērēti, ja? Jā. Ko jūs teiksiet, lūdzu? Nezinām. O, šitā te. O, tā kā tas tāds atjautības uzdevumiņš mums.